Ko pēc treniņa kopā ar Trako Edgars Skrīveri raidījuma otrajā daļā atbraucām uz vienu iestādi. Prasīsiet, kāpēc? Es pastāstīšu, kāpēc, jo es pats diezgan daudz esmu piedalījies kaut kādās sacensībās, kur ir jāskrien pa mežu, jāorientējās. Tad tiek iedotas tādas kartes, šādas te. Un man vienmēr interesējas, kā tas viss top, kā tas viss notiek, jo bieži vien ir tā, kad sanāk skriet pa lietu, pa sniegiem, un tu brīnies, ka tas papīra materiāls, ka viņš neizjūk. Tas pats ir arī ar tādiem numuriem, ko parasti liek sportisti sev uz krūtīm, tad, kad piedalās. Gan jau, ka daudz ir skrējuši kaut kādos maratonos, slēpojušas kaut kur un ir redzējuši. Tā kā tā, ir tāds uzņēmums Digitālā pele, kas nodarbojās ar šito. Es teikšu, ka tas viss ir saistīts ar sportu. Un viņi nodarbojās ar tādu lietu veidošanu. Tā kā, jā, ejam skaidrot, kā tas viss notiek. Jā, atnācām uz Digitālo peli. Edgars Sparāns pats kādreiz diezgan aktīvs orientierists, un tāpēc droši vien tās kartes arī sāka taisīt, un tagad arī numuriem esat ķērušies klāt. Jā, Edgars pastāstīja, tiksim, es no tā neko nesaprotu, man liekas. Kā top šitāda karte, cik tas daudz laika aizņem tādu uztaisīt, un vispār es nezinu, kā tas viss sākās, jā. Sākās tā, ka es laikam otrajā klasē sāku nodarboties ar orientēšanās sportu. Jā, es tevi atceros šā. Jā, un kamēr līdz tam junioru vecumam, kamēr vecāki uzturēja, tikmēr aktīvi nodarbojos, braukāju, skrēju, slēpoju. Kā es saku, biju tajā sportā iekšā, un pēc tam tā kā jāsāk domāt par darbu. Kā pats esmu maketētājs dizaineris, tad sāku strādāt Digitālā pelē par maketētāju. Un sākās tas izsver, ka mēs Ogrē kaut kādām sacensībām vienkārši, kā es strādāju tipogrāfijā, es varu nodrukāt kartes. Nodrukājām. Baigi smukās sanāca. Jā, tas nav tā kā pus parasta printera izdrukāt mājās, tur, kā mēs iepriekš, sacensībām darījām. Un tā cena bija vēl, kā saka, var piedāvāt lētāk nekā, ja tu mājās drukā. Pamazām sāku, kā lai saka, interesēties, kur citi drukā, un tā, kā lai saka, tas piedāvājums bija labs, ātrums un servis, kā lai saka, tu vari tā, ka mēs vienas dienas laikā varam nodrukāt tās kartes. Mums nav, protams, sākumā gāja lēnāk, nekā tur pa naktīm arī sēdējām, bet tagad jau viss tas ir tā, kā lai saka, atstrādāts, ka varam ļoti ātru servisu piedāvāt. Esam arī, kā lai saka, pirms 2 gadiem, laikam, Eiropas čempionātam Madonā vedām savus printerus uz turieni un drukājām tur uz vietas pa nakti. Jo ziemas sacensībām ir, ziemas orientēšanās sacensībām ir tā, ka tu laiku nevar prognozēt. Un kartē, kā lai saka, tev pēdējā vakarā vēl kaut kādas korekcijas un jādrukā ir pa nakti. Un tad mēs pa nakti drukājām tā, lai no rīta var, kā lai saka. Tagad tev pa nakti nav jāstrādā, tur džeks aizmugurē, tas pa nakti strādā. Jā, tieši tā. Nē, tik traki nav, kā lai saka, gan mēs esam daudz ko iemācījušies, gan visādiem materiāliem un tādām lietām esam auguši. Un, ja kādreiz, pieņemsim, visas kartes vajadzēja likt maisiņos, lai viņas neizšķīst, tad tagad jau ir tādi papīri, kas ir ūdens izturīgi. Jā, es tieši gribēju prasīt, jo es pats esmu piedalījies sacensībās, kad lietus gāž un caur ūdeņiem tu izskrien, un tā karte viņi ir pilnīgi normāli, viņas vēl var rakstīt. Šitā, pieņemsim, ir tā standarta karte, kas ir uz parasta papīra. Nevis uz parasta papīra, bet skrītot papīra, ko ir jāliek maisiņā. Tas ir glanta, ka no žurnāla. Jā, bet viņi ir jāliek maisiņā, lai, kā lai saka, viņa nav ūdens izturīga. Bet tādā ziņā. Un ir arī ūdens izturīga papīra karte. Viņa ir nedaudz, kā lai saka, nedaudz cits tonītis, bet viņu saplēst var. Kā sacīt. Tur neplēst tagad tev šefs nav? Nē. Tā nav. Bet viņa ūdenī neizšķīst. Tev viņa paliek slapja, tev viņa rokā, tu viņu, kā sacīt, vari locīt, vari darīt, ko gribi, bet viņa neizšķīdīs.
tādā ziņā. Tu pats saki no 2 gadu vecuma vai no 2. klasītes sāki jau nodarboties. Atceries, teiksim, kādas toreiz izskatījās tās kartes? Jums droši vien toreiz tiešām bija kādas tā kā mājās bija tā, ka... Nē, tad vēl printeri nebija mājās nevienam. Tā, es sāku, tad bija tā, ka viņas drukāja tipogrāfijās un ar roku zīmēja tos rimbulīšus. Ar flomasteru, ar smalku flomasteru, katru roku zīmēja tās kartes. Es arī skrēju ar melnbaltu kartu. Kādreiz tādas arī bija, bet tas jau ļoti, ļoti... Nenopriecājies, ne? Pēc tam nāc skrien domā, kur tu esi. Jā, tā kā, un pieņemsim šādām kartēm specifika tāda, ka tas, kas viņas taisa, pieņemsim, kā es viņas taisu, drukē, tur ir jābūt orientieristam. To nevar darīt. Cilvēks, kurš nav saskāries ar orientierismu. Es tieši gribēju prasīt, vai kurš katrs var tādu uztaisīt, vai tam rimbulītim noteikti vienādā izmērā ir jābūt. Nē, tas, ka izmēram, bet arī tev, pieņemsim, ir nedrīkst, kā lai saka, tā apelīnija nedrīkst pārslikt nevienu objektu, kas tev traucē, pieņemsim, to punktu vieglāk atrast. Tādēļ tev ir, pirmkārt, jāiet, pieņemsim, cauri visām distancēm. Pieņemsim, jāiet visām distancēm, jāizkārto, lai cipari nav nekur virsū un kā lai saka, gan jāpārgriež tās līnijas, lai... Bet tu esi piedalījies sacensībās, kurās es pats esmu taisījis tādu karti. Tad tev ir bijis tā, ka tu paņem, es tev atsūtam to materiālu, ka jūs saki, jēziņ, tu Dievs, šitais jāpārtaisa galīgi. Nē, tavām sacensībām bišķi savādāk. Tas ir tā, ka ir vairāk, kā lai saka, orientēšanās veidi. Ir, piemēram, Latvijā kaut kādas lielākās sacensības, kas tur kāpa, kas ir 3 dienas, kur ir 1500 dalībnieku un 50 dažādas distances. Ka tev ir, piemēram, jādrukā 50 dažādas kartes, katra noteiktā daudzumā. Tavām, piemēram, sacensībām bija viens veids, un vienkārši, kā lai saka, tā ir, es atveru, uzlieku uz druku un vienkārši viņas izdrukā, tik cik tev vajag, tev viss ir vienāds. Šeit ir tā, ka tev, pirmkārt, tu nevari sajaukt, ir vēl tas, ka tie mērogi mainās, jo, piemēram, no vecuma grupām, piemēram, bērniem ir viss ir, kā lai saka, pietuvināts tuvāk, un arī veciem cilvēkiem, kā lai senioriem arī, lai viņi var redzēt, bet atkal... Veciem cilvēkiem vajag pietuvināt tuvāk, jā. Jā, bet atkal elites distances ir garas, un viņām, nesalien uz kartes, tādēļ vajag to mērogu, kā lai saka, lielāku un mazāku. Tā, ka tas izstāsts mazāk. Jā. Tā kā, un... Cik tev daudz ir tā, kas tev pašam ir jātaisa, piemēram, kārtas, ka tev atnāk, saka, mums tur tāds, tas un tur vajag, vai tev atsūta jau, teiksim, es nezinu, vai atsūta jau gatavs, vai tikai izdrukāt vajag? Ir visādi, tas atkarīgs no tā organizatora, cik daudz viņš māk no kaut kādas maketēšanas un tādām lietām. Ir tā, ka apmēram atsūta ieskanētu karti, kur sazīmēts ar rimbulīšiem. Pats sazīmēs roku un lūdzu un sataisi tādu. Ir tādi, kas atsūta visu gatavu, jau visus atbalstītājus. Bet pa lielam ir tā, ka man atsūta karti, distanču failus visus. Un tad viņi saraksta, atsūta visus logotipus, kādas jāuzliek, visu informāciju, kas tur mērogs, tur autors kartes, sacensību nosaukums un visu to. Un tad es, kā lai saka, salieku to visu salikumu, aizsūtu viņai apstiprināšanu un tad vienkārši pēc tam visas distances drukājam tādā veidā. Un šeit ir, cik aizņem, teiksim, viena tāda karta ataisīt tev tagad. Ņemsim... Labi, šitā, man liekas, sarežģītāk, vai arī nē, tur vienkārši meža vairāk un kalnu, man liekas. Sarežģītākais ir, ja mainās tie mērogi. Jo distance ir dažādas, un tev jāizkārto tā, lai viņus tās loksnes uzliek. Nav viņas visas vienādas. Kā lai saka, nav tā, ka es nodrukāju, pieņemsim, visus tādas sponsors visas vienādas, un tad tikai kartīt iekšā. Man ir tā, ka viņi jābīda bieži tādā. Jā, lai sajiet, lai kartē nekraucē. Tagad jau ātri, kādreiz bija tā, ka kamēr to visu vēl tā nemācēja, un tagad jau tas notiek ļoti ātri. Kā sacīt, es nezinu, grūti tā spriest atkarībā. Tas arī viss. Droši vien neesi vienīgais, kurš kaut ko tādu taisa, vai ne? Latvijā? Var teikt, ka mēs esam vienīgie, jo mēs esam lielākie. Faktiski, ja es aizbraucu uz orientēšanās sacensībām, tad es paņēmu, es zinu, ka Edgars Sparāns šo karti ir taisījis. 90% tā būs. Ir tādi, kas vēl joprojām pieturās pie tām vecajām, bet viņi tā, ka viņi nodrukā lielajā tipogrāfijā daudz kartes, ka viņiem zina, ka viņiem vajadzēs pēc tam kaut kādiem tur treniņiem vēl kaut kam, un viņi drukā tikai pa virsu to distanci. Kā lai saka, un ir tādi, un ir arī tādi, kas vēl joprojām paši drukā uz savu printeru.
kuriem liekas, Mājās, ka tā ir labāk, un ka ja viņi paši nedara. Ir arī, protams, tādi, kas arī pēdējā naktī paši arī drukā, tikai tādēļ, ka viņi visu ielaiž līdz pēdējiem un nevar paspēt, viņi paši pa nakti arī drukā. Nu, tā kā nesēd mājās, to dara pārsvarā. Nav jau tik. Ir gadījies, kad nokļūdās, pēc tam atbrauc organizators, ka klausies, man tur 2 punkti nepareizi. Ir, protams, bijis, bet visbiežāk ir tā, ka paši tie organizatori kļūdās vai ka, pieņemsim, tur kaut ko viņi ir izlaiduši. Es jau, protams, arī man izdrukā visas distances. Es pats izēju cauri katrai distancei tā, lai es arī varu kaut ko palaist garām. Tu aizskrien uz mežu izēju. Nē. Bet es domāju, tā paskatos izēju vai skaitļu, pieņemsim, nav tur, ka tev jāskrien pirmais uz 10. punktu un tur tādā ziņā izēju cauri. Bet, kļūdīties, protams, var, bet reti. Ja agrāk, kad mēs sākām, tad varbūt biežāk tās kļūdas bija, bet tagad jau ir bijis tā, ka nav mēroga uzdrukāts, neesam uzdrukājuši. Bet arī es sūtīju apstiprināšanu, arī organizators nav pamanījis to, ka pirms mērogs trūkst. Tad abi vainīgi. Labi, kartes labi, tur process sarežģīts, man liekas, bet piešāvies es visu noteikti. Tagad vēl sākuši arī šitādus numurus taisīt, kas ir sacensībām. Ko liek uz... Kā mums ir tā, ka mums te darbā ir diezgan daudz sportisti? Kā lai saka... Tagad jums pat Jānis Dreškins ir, es atvainojos, kurš, man liekas, tikai sporto. Es nezinu, kāpēc jūs viņu pieņēmāt. Mums ir arī Kristaps Kaimiņš, kas mums ir kurjers, kas ir viens no Latvijā labākajiem viņš piegādā, ar tie ir kājām aizskrien. Ja mašīna salūst, tad viņš ar kājām piegādā. Tādā ziņā, kā lai saka, mēs sākam ar sportu un, kā lai saka, ar tiem sporta klientiem strādāt, tad radās pieprasījums, ka viņi prasīja, vai jūs nevarat mums numurus nodrukāt. Kāpēc nevaram? Neesam drukājuši, bet kāpēc nevaram? Tad painteresējāmies, kas tur, ko tur. Sākumā drukājām uz parastiem papīriem, kur jāliek kabatiņās. No sviedriem izjūka? Jā, tieši tādi. Tad tur jāliek kabatiņās, tad, protams, atkal painteresējāmies, pameklējām pa pasauli materiālus kaut kādus. Un tagad jau esam ļoti daudz ko visu atraduši. Piedāvājam numurus gan maratoniem, gan piedzīvojumu sacensībām, gan MTB, un materiāli visādi. Ir tādi, kas ir audumveidīgi, ir plastikāti, kas ir MTB, lai viņi stingri, kuriem viņas nevar saplēst, piemēram. Ko mēs pagājuši gadu, kas ir lielākais pasākums, ko mēs drukājam Nike Rigarānu numurus. Šis audums ir, nevis audums, šis ir tāds audumveidīgs papīrs, kuru nevar gan saplēst, gan viņš arī gan ir mitruma izturīgs. Un kā Kristaps mums teica, ka ļoti labi, jo viņš, ka tu nejūti viņu virsū, tu viņu nejūti, viņš ir tā kā audums gandrīz, viņš ir tā kā lupata. Bet viņu var drukāt loksnēs. Viņš nav jādrukā, kā lai saka, uz ruļu drukulē formātā. Un arī, pieņemsim, šogad mums ir arī plastikāti tādi numuri, kur ir vispār viņus, nevar saplēst. Saplēst, ka visu var, bet... Man ir fleksis mājās. Fleksis var arī pataustīt. Viņš ir plastikāts. Viņam kā lai... Ja tu viņu uzliec uz krūtīm, viņš bija šim traucējis. Viņš tev tā kā, ja tev vēl numurs ir lielāks, tad tādā ziņā nav vērti. Bet atkal ritiņiem vajag tādu, kas tev tur kratās, viņš neizplīst ārā. Sportistēm ar lielām krūtīm šādi nepatīk, jo nevar salocīt, uzlocīt. Džekiem varbūt vēl tā. Ir tādi numuri, kur ir jau kaut kādi čipi iekšā, kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet viņiem ir tā, ka viņiem aizmugurē līmē viņas. Un tie nav nekādi speciāli numuri, nekas. Vienkārši ir tā, ka arī šitam Nike Rigarānu viņa aizmugurē līmē. To viņi paši jau tādi? Jā, ir tādi tā kā uzlīmītas, viņi līmē viņas un ir visādi veidi. Ir arī, ka liek tos ap kāju, tos laikņemšanas, tās iekārtas, bet nekas tāds speciāls, ko mums tādā ziņā nav. Un mēs pagājušajā gadā sākām drukāt tos numurus, un gads bija labs, un, kā lai saka, ļoti daudz sacensībām drukājām. Latvija jau sportiski tauta, tur jau mačs pietiek. Tagad jau pusmaratons ir gandrīz katrā pilsētā. Tā kā lai saka, tas pats Jānis tagad strādā mums ar sporta klientiem, kas mums tā kā jau atsevišķs virziens ir mūsu, kā lai saka, digitālā pelē, kas nodarbojas ar sporta druku. Tāpatās mēs arī visus tos apbalvošanas banerus, arī tos lielos čekus, ko parasti dāvina visiem. Es jau gribu vienu tādu. Jā, tā kā ar tiem tādas mēs arī taisam, un kā lai saka, ko mums prasa, ar to mēs sākam, kā lai saka. Viens sporta sacensību organizators, viņš var mierīgi atnākt, viņam jau vajag, viņš var dabūt gan kartis, gan numurus, gan lielos čekus beigās, un kaut kādas reklāmas banerus arī visu. Jā, arī kraklus apdrukājam, arī formas nav,
kā lai saka, mēs varam pilnu servisu piedāvāt mums, kā lai saka, arī tās pašas balvas un arī kaut kāds gravējums, arī kauss, nav problēma. Ja vajag bukletiņu, tad ir meitene, kas viņus pēc tam smuki salocīs. Ja, protams. Tā kā arī visas plakātus, flyers un kā lai saka, sacensību organizatoram piedāvājam pilnu servisu. Nu ko, tad lai sportisks gads, ja? Lai daudz sacensību, lai daudz dalībnieku, tad būs ko šetēt. Tās orientēšanās sacensības mums tāpat tā kā pīļa mēsla pilni meži jau tā kā, Katru gadu paliek vairāk? Jā, mums beigas sports kā tauta sanāk. Jā, tieši tā. Pašam arī jāiet to paskriet. Protams. Nevajag filmēt šī tik agri. Tev vēl purns izskatās pēc jēlas kaļas. Kāda izstās jēla? Jau šodien, 19:30, raidījumā ar sportistu Edgars Skrīvers, viens no labākajiem supervieglās svara MMA cīkstoņiem. Bet raidījuma otrajā daļā skaidrosim, kā top orientēšanās kartes un visiem zināmie sacensību dalībnieku numuri.